Sveiks, Adatu māsas un Adatu brāļi! Mani sauc Austra. Mani var atrast sociālajos tīklos, Instagram, Facebook un arī Ravelry kā @niterlv. Šodien ir 17. augusts 2023. gadā, un šī ir manas rokdarbu dienas grāmatas 13. sērija. Otrā šogad, kā jau es iepriekš teicu, pagājušajā sērijā gadā man tādas pēdējā laikā ir viena vai vairākas, un šī ir jau otrā šī gada sērija, tā kā apsveicu sevi un jūs ar to, ka esmu tik tālu tikusi. Kad sākās vasara, es biju uztaisījis tādu nelielu vasaras plānu, ko es gribētu padarīt, un tur bija rakstīts 3 video dienas grāmatas. Šī ir pirmā no 3, bet mēs visi zinām, ka vēl man ir 13 dienas tādā skolēnu izpratnes vasarā, un tad vēl kādas plus 20 pēc tā, ka kā tas saucās, astronomiskais rudens iestājas tikai 20 kaut kādā septembrī, tā kā vēl neatmetīsim cerības. Ir vasara, un es meklēju pareizo vietu, lai saule nespīd vismaz man acīs, tā kā neņemiet ļaunā par ēnu no loga, kas apspīd, un domājams, ka laika gaitā mazliet mainīsies. Jā. Tā kā tā, daudz netērēšu laiku ar ievadu, ķeramies pie lietas. Kopš pagājušās reizes, kad ar jums runāju, ir šis tas pabeigts, patiesībā priekš maniem apmēriem diezgan daudz varētu pat teikt. Viens no tiem ir Austras koks, atkal ir vasara, mugurā nevilkšu, redz, kur bilda. Austras koku es pabeidzu marta-aprīļa nometnē Valdemārpilī. Tas man palīdzēja spēlēt tukšojumu krājumus, izpildīt pirmo 3 mēnešu nepieciešamo dzīves daudzuma patēriņu. Jā, tā kā tā. Neesmu vilkusi, jo pēc tam kaut kā nebija tik vēss, laikam, viņš tomēr silts. Un apkuru sezonu un viss, un tā viņš man, es viņu esmu uzvilkusi tikai 2 reizes fotografējoties, tas arī viss. Tālāk pārējos gan es jums parādīšu, tie man ir tepatās līdzi. Nākamais, ko es pabeidzu tieši tādā secībā, ir jaka, kuru es nošpikoju no Līgas. Līgai ir tāds topiņš vai džempers, es nezinu, Zviedrijas Līgai. Visi jau mēs viņu pazīstam, ne? Porši tagad saulē ļoti jautri būs. Tātad šī ir aizmugura. Man iepatikās šī te rakstujosliņa, kas tam topiņam viņa bija tā kā apkakla, un es uzreiz iedomājos, tas sanāktu forša jaka. Un atrodot dizaineri, redzēju, ka arī viņi ir sapratusi, ka, te sanāktu forša jaka, un ir arī jakas apraksts, un tā es arī uzadīju šo te jaku. Maliņa iet visu cauri. Jā, šis ir forši. Maliņa iet tā tad visu cauri jakai. Piedošana, tas nebija aprēķināts šis saules efekts. Tad te vēl ir tāda mežģīnīta ar piedurkņu galos. Patiesībā diezgan liela. Arī aizmugurē, uz muguras, un arī apakšā. Šī jaka vēl nav mazgāta. Tā kā viņa vēl šobrīd tāda izskatās, kāda viņa izskatās. Tā bija domāta vasaras jaciņa, ko es iesāku pagājušā vasarā, bet man kaut kas tur nebija skaidrs ar piedurknēm, un tā es viņu iemarinēju un atstāju groziņā. Pacilāju pavasarī, bet neko, un tad paņēmu vasarā uz nometni līdz, kur arī, kā tas dažreiz gadās, atverot aprakstu, man šoreiz nebija vispār nekādu jautājumu par to, kas tur jādara vai ko, un diezgan ātri sapratu, kas un kā. Tā ir domāta vasarai, ko vilkt uz kleitām. Atkal ir 17. augusts, un viņa nav vēl izmazgāta. Tas nozīmē, ka viņa vēl nav vilkta. Tas nozīmē, ka man viņu vajadzētu šodien izmazgāt. Jā, jo es vienkārši aizmiršu. Tad, kad es atbraucu no nometnes atpakaļ, es vienkārši aizmiršu, ka man viņu vajag izmazgāt, lai es varu paņemt līdzi, jo es pēc tam nebiju mājās ilgas dienas. Tā kā jā, forši. Patīk, mīksta, jauka, ceru, ka būs forša nēsāšana. Tonis arī izvēlēts ir, pirmkārt jau man tāds bija, bet arī tāds, kas pats nav ļoti spilgts un košs, lai viņš piestāv gan šai klietai,
gan zilai kleitai, gan brūnīgai kleitai. Tāds, nezinu, piena balts. Es neorientējos visos tajos baltotoņos. Tā kā tas ir yes. Nākamais darbiņš, ko es pabeidzu, ir zeķes manam bērnam. Vajadzēja pabeigt ātrāk, bet nesanāca. Pabeidzu tad, kad pabeidzu. Pašas dizains atkal lepni, var teikt, adīju no Purngala, jo es tajā brīdī nevarēju saprast, cik garas es viņus adīšu. Purngala adīšanu es paliedēju no cukurzirņu zeķiem, tālāk pēdu, adīju vienkārši taisni, un tad papēžu visu to pieaudzējumu un pašu papēdi es atradu internetā, adījuma aizlapā bija. Viņš sanāk tāds pats kā, normālais mums pierastais papēdis, bet viņu ada vienkārši no otras puses. Un tur bija video un viss bija ļoti normāli, ļoti skaidri. Nav nekāds tur stiprinātais, jo tās ir domātas kā izejamās zeķes un viņas neviens zābakos nedrāzīs. Mazs fails no manas puses. Es biju izstādē Mēs, kas bija Mēs? Jā, tā viņa sauc. Dziesmu svētku izstādē Mēs, pašā priekšpēdējā, vārds sakot, vienā no pēdējām dienām. Un tur bija arī grāmatas, gan nopērkamas, gan apskatāmas, un pašķirstīja grāmatu un palasīja par zeķiem un sapratu, ka es esmu baigi salaidus dēļ lietas, jo, protams, ka pie mežģiņa zeķiem pastels nevāk, loģiski, vai ne? Pirmkārt, Latvijā ļoti daudz velk. Par to mums bija vienā citā pasākumā, ja Jansona arī pieminēja šo, ko es jau pati biju saprātojusi. Bet, tā kā šobrīd ir krājumā pastels, tad tas vienkārši skaidrs, ka ir vienkārši jādabū kurpes, un tad varēs vilkt šā smukā zeķis. Tā kā jā, protams, ka tiek saņemta protesta vēstules par to, ka viņi skož, bet tā ir zeķu dzīve, tā nav pat vilna, bet, ir kā ir. Tā, otrs zeķis nekož nemaz, pirmkārt, tāpēc, ka man vispār vilna īpaši nekož, otrkārt, tāpēc, ka viņas ir super mīkstas. Arī nav mazgāts, visi tie, ko es jums rādu, nekas te nav mazgāts. Es visu laiku nevaru sataisīties, jo man nekas nav pret izmazgāšanu, bet tā izklāšana ir jāizplāno, lai man pietiek, es dažreiz izmazgāju tur 3 džempers, un tad saprotu, ka man viņas nav kur likt. Šoreiz varbūt nav tik traki, cerams, ka, jā. Tātad, dzija ir no Knitkrate, kuru es jau biju nolēmusi tikt no viņas vaļā, bet tomēr ne. Un Barcelonas atmiņu zeķes, Žanetes apraksts ar, manuprāt, ļoti foršu to pīņu rakstiņu. Arī no Purna adās. Papēdis, es saprotu, ka Žanetes zeķiem daudzām tāds ir. Noraukums man bija jaunums, es tādu vēl nezināju, un pēc tam pielietoju arī nākamajā darbā, ko es adīju. Te drusciņa, it kā šī ir tā kā sanāk kreisā zeķe, un otra ir labā zeķe, jo tā pīnīta ir ārpusē abām. Bet, tas tā. Mīkstas foršas iesāku, pabeidzu. Droši vien, ka varēja mazāk dienās, bet ir tā kā ir. Un, jā. Mīkstas foršas pati vilkšu. Nav īsti varbūt man krāsa, kādu es pati tā kā izvēlētos, bet jā, šī ir tātad, kā es teicu, Knitkrate dzīve, kaut kad pasūtīta sen apakaļ. Un ļoti mīkstas. Tur ir tas Blue-Faced Leicester vai BFL dzīve ar kaut ko vēl kopā. Un superoši. Tas ir vēl kaut kas. Un tad pēdējais darbiņš, ko es pabeidzu pirms pāris dieniņām, ir Agneses džempers. Man pašai ir pelēks Agneses džempers no Drops aprakstiem. Un Drops lejas dzīs. Kādreiz man viņš noteikti ir bijis mugurā. Ja jūs esat ar mani bijuši zūbu kopadīšanā, ļoti liela iespēja, ka man tur viņš ir bijis mugurā. To es jau pēdējā laikā saucu par Zoom komplimentu džemperi, jo vienmēr kāds kaut ko labi pasaka. Parasti, nevienmēr. Un tad es domāju, ka es varētu uzdīt savam bērnam arī tādu Zoom komplimentu džemperi, kamēr viņi vēl Zoomos nepiedalās. Tātad paņēmu to aprakstu, pasūtīju atkal Malabrigo dzīvu.
Šoreiz sarkanu, jo viņai patīk sarkana krāsa. Un ķēros klāt, uzadīju paraudziņu. It kā nebija, bija gan, uzreiz bija traki. Uzadīju paraudziņu un sapratu, ka ar tām adatām, ar kurām es adu, jau ir traki. Un nekas man tur nesapas ar to, kam ir jābūt, bet zināju, ka lielāks adats neņemšu, jo es negribu, lai tas adījums ir pavisam tāds šķidrs, jo, galu galā tas ir džempers. Vecmam jau teica, un kas tas pa cauru džemperi, taču, jo šeit rekur ir rakstiņš. Kā tu tad, vārds sakot, džemperis nevar būt caurs. Jā, bet tā tad, jā. Šis ir pirmais apraksts, kuram es piegāju ļoti radoši, tik radoši es nebiju vēl nevienam piegājusi. Jo es pēc tā, ko esmu dzirdējis no citiem, izvēlējos, ja man vajadzēja kaut kādu, trešo izmēru. Respektīvi, man vajadzēja izmēru 5-6 gadīgam laikam bērnam, tā viņš šķiet, ka bija. Un es paņēmu valdziņu daudzumu no 11-12 gadīga bērna, jo tas sadarēja ar manu to paraudziņu, aprēķināt to, cik man vajadzētu valdziņus, lai man sanāk. Jā, man arī nesapasēja valdziņu tas tā kā augstums, ne tikai šādi paraudziņi, bet arī šādi, protams, kas man radīja vēl vienu problēmu, jo tad, kad beidzās tā raksteinā daļa, tad man nebija vēl pienākuši centimetri vajadzīgie. Bet, labi, tur es paimprovizēju un, izskatās ciešam. Varbūt kāds teļa guru man pateiks, ka nav labi, bet, piedodiet, tas man šoreiz baigi neuztrauc. Tad vēl viena lieta, ko es pietaisīju no sevis klāt, ir mēnestiņš. Tā kā es pati izdomāju, ka vajag mēnestiņu, un es pati izdomāju, kā viņu tur ietaisīt. Ne jau no nulles, es aizņēmos no pavasara džempera apraksta mēnestiņu, ko es adīju pagājušajā gadā. Un rezultāts man vismaz, šķiet, ka forši, normāls, tā aizmugura ir bišķīt augstāk, un tur tā. Arī reku šeit var redzēt. Te ir tās rieviņas, un sākās uzreiz raksts. Aizmugurē ir tāda lēzena gludā maliņa. Es ilgi domāju, varbūt rieviņās, bet man kaut kas tur nesanāca ar to. Jo rinda mainījās, patiesībā pilnīgā bezsakarā rinda mainījās muguras vidū, ko es loģiski sākoties rumpja daļai laimīgi pārcēlu uz vienu no padusēm, tagad vairs pat ne kreiso laikam. Jā, tad, kad es tiku pāri šīm procesam, tad jau sākās ilgais ceļš kāpās ar vienkārši garo stokinetes jūru, jeb labiskā adījuma jūru. Lai nav tikai labiskais, rādīšu no kreisās ieliku viltoto vīlīti, kas man patīk, jo tad ir vieglāk noformēt. To pašu izdarīja arī baltajai jakai, jo vienkārši tad, kad tu esi izmazgājis, tev nav kaut kādi jautājumi, vai viņš ir taisni celiets vīlis un viss normāli. Un tad vēl atkal, lai velkātājiem ir normāli saprotams, kur ir priekš un kur nav priekš. Jā, protams, šī te maliņa, bet, tas nav tik izteikti. Tika piešūts, šoreiz es tam izmantoju marķieri. Es biju Rūtas nometnē nopirkusi krāsas, super vienkārši šodien. Rūtas nometnē bija nopirkusi tādus sirsniņu marķierus dažus. Un, protams, ka man sirsniņi ļoti priecājās par sirsniņu marķieriem. Un tad man ienāca prātā, ka es varētu šoreiz izmantot. Viņi bija dažādās krāsās, atļauju izvēlēties, un viņš teica, un tas tur paliks? Tā kā, ieguvēji visi. Ļoti labi. Tas ir par pabeigtiem darbiem, kurus es izmazgāšu šodien, rīt vai kādu citu dienu. Tā. Ko es jums vēl gribēju pastāstīt? Vēl es gribēju pastāstīt par adīšanas visādām tām spēlēm. Tukšojam krājums man sagaida Elī, jo es izārdīju to Miglas, kā viņu sauc atkal, Rīta Dūma kā jaku. Biju sākusi jau adīt, bet kaut kā tomēr es biju paņēmis citu izmēru nekā pirmoreiz, kad es mēģināju viņu adīt, un arī šis izmērs nebija labs. Man vai jāmēģina kaut kur pa vidu, vai, nezinu, kaut kas tur jāpieregulē, bet šobrīd es negribēju ar to nodarboties un tikai izārdīju. Un tā kā man baltā jaka ir no pagājušā gada, un džemperim dzīvi nopirkt šogad, tad viss šitais man tur neskaitījās iekšā, un tā es palaidu pašplūsmā.
Es nezinu, kā tur. Nu jā, man jau viņi tāpat tur neskaitīsies. Tā kā, visticamāk, es šo esmu priekš sevis beigusi šogad. Turpinu dzīvi bilancē piedalīties, skaitu, kas man ir izgājis, kas man ir ienācis. Es ļoti veiksmīgi atbrīvojos no krājumiem, ieliku Facebook grupā un notirgoju, kas man bija liekas, kā man parasti gadās. Es biju izšķirojusi un salikusi, ko es tā kā došu, pārdošu. Un bija viena dzīve, kuru man kaut kad uzdāvināja. Un, normāli it kā dzīve, bet kaut kā nav, nezinu, neesmu atradusi, kur izlietot. Un biju jau nolikusi, un kaut kā es sāku pētīt, kāda tā krāsa īsti ir, jo viņa tāda ne ta zila, ne ta zaļa. Un es tagad skatos, bet tur vidū dzeltens arī ir. Un man palika riktīgi interesanti, un es viņu, protams, noliku atpakaļ. Man parasti tā ir, kad es krāmēju dzīvi un salasu, ko es tā kā atdošu vai pārdošu, un tad es kaut ko atlieku atpakaļ. Jā, tas par dzīvi bilanci, un tad vakar es redzēju postu par ierakstu par RU adīšanas bingo, kurā es arī it kā gribēju piedalīties gada sākumā, bet kaut kā tur neko nebija izdarījusi. Un tagad es paskatos. Tas man ir. Visi lodziņi, protams, nav, bet daudz man jau ir aizpildīti. Tā kā, varbūt ne tagad uz augustu izlos, bet, iespējams, ka uz kaut kādu nākamo varbūt, ka būs pat ko piedalīties. Ja tā var, es jau uzjautāju, vai tas skaitās, ja tu pēkšņi esi tur pusgadā visu izdarījis, ko tev vajadzēja izdarīt, tā, visā laikā. Jā, tas ir par spēlēm. Tad par notikumiem. Vairākus jau pieminēju, visus nepieminēju. Laidīšu chronoloģiskā secībā, jo, lai es kaut ko neaizmirstu. Pirmais no adīšanas notikumiem, kurā šovasar piedalījos, ir, es stāstīšu, ko tad par pavasaru nometni, tur jau jums Ivona visu izstāstīja. Pirmais šīs vasaras adīšanas notikums bija Vispasaules publiskās adīšanas diena. Biju ielikusi Facebookā adīšanas grupā jautājumu, kur kas notiek, saņēmu arī vairākas atbildes. Un no tām tad izvēlējos virzienu, kur braukt, jo pie manis nekas nenotiek. Nezinu. Šobrīd domāju, varbūt nākošu gadu kaut ko Iecavā vajadzētu sarīkot, bet, man, es nezinu, es šeit tā kā neteiksim, ka jūtos vien šajā jautājumā, bet, droši padalieties, kurš ir gatavs atbraukt nākošu gadu jūnijā uz Iecavu uz adīšanas dienu. Ja ir kaut vai 5 cilvēki, mierīgi kaut ko saštēlēsim. Jā, bet šogad es izvēlējos Staļģeni, tas man te arī tepat netālu Jelgavas virzienā. Un aizbraucu uz turieni, satiku pilnīgi citus jaunus cilvēkus. Ļoti interesanti, jo tu vēro, kādas ir, ar ko viņi āda, kādas ir viņa dzīves. Bija arī izstāde, tur es nebiju domājusies paņemt neko tādu, ko parādīt. Jā, bija salikti, tad katrs arī pastāstīja, ko viņš tur ir atnesis. Un tas ir rokdarba pulciņš, kas darbojas tā kā daudzās vietās, daudzos kultūras namos vai amatu mājās, kas visu gadu kaut ko darina un čubina un mācās, un arī šajā dienā mēs mācījāmies vienu konkrētu adīšanas rakstu. Tas bija līdzīgs tāds, kā ir burbuļjakām, bet saucās saldējuma raksts. Paraudziņš man tagad kaut kur noklīdis, nevaru parādīt vairs. Bet jā, un tad, kad tas bija, tā bija, teiksim, tā oficiālā daļa. Paraudzīšu, kad bija uzdīts, tad es pādīju to savu jaku, kur jau ir izārdīta. Un tad bija tā darba parādīšana, un tad tāda tējas dzeršana, kā tas, vismaz tur, kur es esmu bijusi, tā tas arī līdzīgi notiek. Kaut ko iemācās, kaut ko pastrādā, un tad atpūšās no smagā darbā. Tad tas bija jūnijā, tad otrs pasākums bija jūlijā, kas bija Rūtas adīšanas nometne Valdemārpilī. Šoreiz biju pieteikusies uz 4 dienām no pirmdienas līdz ceturtdienai. Bija forši, bija augsts, bija tiešām, laiks bija augsts un kaut kā, es nezinu, vai tāpēc, ka tas ir tā kā kalnā, bija vējš baigais. Bet mēs tāpat no rīta gājām peldēties un vienu rītu aizbraucām arī uz Roju
sauli sagaidīt, kas bija ļoti forši, es nezinu. Nu, gan jau, ne, es noteikti, es esmu bijusi tā kā nomodā, kad ir saule, bet vai es būtu, nu nē, es nekad neesmu redzējis, ka viņi no jūras iziet, un kad viņi no teiksim, kokiem parādās, tas ir savādāk, jo, nu, skaidrs, ka viņi tur jau kādu laiku apakšā ir. Un jā, tas bija ļoti forši. Augsti un forši. Nu jā, bet ja neņem vērā vēju un tā, bija atkal forši pastaigājāmies. Papeldējāmies drusciņā, kas labi, ka drusciņā, jo es šoreiz biju diezgan apņēmīga uz adīšanu, un tāpēc centos limitēt liekās darbības, kā es tur smējos. Nu, jo katrs pa labi, pa kreisi uzreiz tev noņem laiku. Es arī neaizbraucu uz Dundagu, jo, nu, dzīves man gana ir, un dvieļus es nopirkšu veikalā Ogre. Tas man ir pa ceļam. Jā. Tā kā tā bija forša kompānija, nebija pārāk daudz cilvēku, bet man tā arī patīk, ka nav pārāk daudz cilvēku. Protams, ka būtu gribējies palikt ilgāk, jo sanāca tā, ka tad, kad es taisījos projām, tad atbrauc atkal tie, kas ir no ceturtdienas līdz svētdienai, un, nu, es tos cilvēkus satiku burtiski uz, nezinu, mazu brīdiņu. Bet, nu, ir tā kā ir. Jā. Plus es nebraucu ar savu transportu, kas nozīmē, ka es arī pa ceļam varēju adīt, tas arī bija forši. Un... Ko es kaut ko pabeidzu? Nē, nepabeidzu. Nu jā, to jaku es arī nepabeidzu nometnē, bet tas nekas. Tad es pāris dienas padzīvoju mājās, un tad braucu atkal. Tad es braucu uz tādu adītāju sajietu, retrītu, knitrītu, vai sauciet viņu kā gribat, kur mani mīļi uzaicināja, es ļoti priecājos par to. Tur bija nedaudz cilvēki. Zināmākie no tiem ir Žanete Zanetnic, Liene adīšanas grupas izveidotāja, ko mēs vēl pazīstam. Visus mēs pazīstam. Indra Vrapinvula, Anete Radītprieks, Līva Arbud Traiba Jaciņas un Biksītes un Micītes un visi pārējais bērniem, kurus aizmirsu. Inese Vēvere no Valmieras un Ilva, ko droši vien arī visi pazīst. Un kur es aizmirsu? Un Kristīna, protams, Zviedrijas Kristīna. Un es. Tur mēs 2 dieniņas padzīvojām un pādījām, un tas arī bija ļoti forši. Atkal neliela kompānija. Šoreiz es pavisam izslēdzu visas liekās darbības, jo tā mājiņa bija tā nomaļā vietā, un nu, es nebija entuziasms pastaigāties. Un nekādas pirtis, nu vispār vienkārši sēdi un nu jā, un tad rezultātā es pabeidzu to balto jaciņu, pabeidzu zeķis. Ļoti tā metodiski pieejot vienkārši adi tagad zeķis, pabeidz zeķis, liec nos, ņem jaku, pabeidz jaku, labi, ņem tagad sāc šitā zeķis, un nu jā, bija tiešām forši. Ar to mani lielie adīšanas piedzīvojumi ir beigušies. Nu jā, turpmāk nav īpaši gaidām, uz Grietas pasākumu es nedodos. Man ir citi plāni šīm dienām. Tā kā turpināšu adīt savā nodabā un ekrānos, cerams, ka būs kompānija. Pavasaru es laikam, man liekas, nezinu, jūlijā diez vai esmu to darījusi, augustā arī ne. Visu laiku kaut kādas citas lietas, tas labi, vasarā nevajag sēdēt ekrānos, ja ir tāda iespēja. Tā, kas man te vēl? Man ir saraksts. Par dzīvi bilanci gribēju mazliet vēl pieminēt. Kā jau es teicu, tur es vēl skaitu, kas notiek, un bilants ir ļoti veiksmīga priekš manis, jo ir mazāk tas, ko es nopērku, un vairāk tas, ko es esmu izadījusi vai pārdevusi. Un, nu, tas ir tas, kā es uzskatu, kā tam vajadzētu arī būt. To es saku dienā, kad es esmu izņēmusi no pakomāta puskilogramu dzīves, bet tā kā tā ir paredzēta sedziņas adīšanai, tad, nu, idejiski viņa pie manis uzkavēsies pāris mēnešus, un tad viņa dosies prom. Es, protams, es pat nezinu, vai man viņu savā Excelī rakstīt, nu, varbūt kaut kas pāri paliks. Bilancē gan es viņu ierakstīšu.
Jā, jo pieņemsim no tās sarkanā dzīve, ko es nopirku džemperim. Tur diezgan daudz palika pāri, man ir saplīsuši svari, un es tagad neko nevaru nosvert. Gaidu, kad atnāks jaunie, ko es pasūtīju. Bet, nu, tāds krietnes bumbulītis palika pāri. Jā. Ko vēl es jums gribu pastāstīt? Vēl es jums gribu pastāstīt, ka šodien biju uz filmu Barbiju. Man kādreiz, es nepaņēmu. No, es tur atkal ilgšu bildi. Nofočēšu. Kādreiz, kad es biju bērns, man bija Barbijas, daudzākas. Jo es domāju, ka galvenokārt, jo mums bija radi Amerikā, kas tās atsūtīja. Un, nu, jā, tad, nu, atkal mums ar māsītes bija, nu, ne jau sacensība, bet, nu, dažreiz škroba, ka viņai ir kaut kāda tur tāda Barbija, un man ir tur šitāda un tur tā. Un šī filma man ļoti lielu nostalģiju radīja, tāpēc arī, ka, nu, ka es pazīstu šo nozari kaut cik, nu, kā bērns. Jā, es šuvu Barbijām drēbes no vecām nolietotām drēbēm. Visādi man tur bija radošie lidojumi un, nu, tehniskās prasmes bija, viss bija handmade, jā, viss ar roku šūts. Un, nu, jā, cik es atceros, man kaimiņu meitenēm tur mamma teica, jā, un tad tur vajag tur, nu, kaut kādas tur baigos šūšanas padomus devu, man likās, nu, bāc, ja jau es šitā šūšu, tā kā viņi tur saka, tad jau man 3 dienas paies, kamēr es tur kaut ko sašūšu. Bet, nu, jā, es jau tur biju atkodusi savas kaut kādas lietas. Bet, nu, diezgan tāda, kaut kādā ziņā laba skola par to, kā kurš audums krīt, kā viņš staipās vai nestaipās. Visādas tādas, nu, tādas nemērāmas īsti lietas, bet kaut kas, jā. Tā kā, jā, biju uz filmu, man ļoti, ļoti patika, es gan smējos, gan teju apraudājos, tā kā, nu, ja jums interesē, atrodiet iespēju noskatīties. Man nebija kompānijas, es ļoti sen nebiju bijis kino viena pati, bet pilnīgi netraucēja, nu, nemaz netraucēja. Vienīgi, viss bija labi, tikai pārsteigums, jo tad, kad es iegāju kino, tad ārā bija karsts un saulēts, bet kad beidzās filma un es biju tikus līdz tām durvīm, kas ved uz ielu, izrādījās kā ārā līst, un man, protams, ka nebija ne lietus sarga, nu, nekā tāda, kas būtu priekš lietus. Bet rekur, kamēr atbrauc līdz mājām, saule spīd un viss ir foršākā. Nu labi, vēl es jums pastāstīšu par to, ko es turpmāk plānoju adīt. Diezgan muļķīgs visu laiku malā sēžu, vai ne? Bet, nu, tas ir mans šaukais galds. Jā, tātad, ko es plānoju adīt sedziņu no dzīves, ko es jums parādīšu, jo viņa ir tikko es, nu, neizķeksēju ārā, bet attaisīju, lai nav jātais. Tā ir Dzija Merino Extra Fine no Drops, kurai šobrīd, nu, fokus. Nu, nav pārāk labs fokus. Ticiet uz vārdu Drops Merino Extra Fine. Drops Dzijām šobrīd šur un tur ne, bet viss kaut kur, kā jau parasti Drops Dzijām ir atlaides. Un šo es pasūtīju no Valmieras. Ļoti ātri atnāca. Viss tur ļoti forši un labi. Es domāju, man tā šķiet, ka es ar šo nekad neesmu modījis. Man ir bijis Drops Big Merino, kaut kāda rasnāka vēl par šo, un Drops Baby Merino, bet nekad šī. Tā kā redzēsim, šeit ir rakstīts 4 mm adatas, tās it kā ir tās, ar ko es gribētu adīt. Apraksts man arī ir atrasts, bet nopirkts. Bet tagad, kad es skatos uz to dzīvi, tad nu, man tā čutēn saka, ka ar manu vadīšanas 4 mm te varētu arī nebūt. Bet skatīsies, nu, jā, uzadīšu paraudziņu, tad redzēs. Jo šajā gadījumā man svarīgi ir, lai, nu, tā sedziņa arī ir normālā izmērā, nevis kaut kāds kabatlaktiņš. Un tāpēc, ja vajadzīgs, es pieregulēšu aprakstu, es taču to varu izdarīt, vai ne? Vienkārši, easy peasy. Tā kā, jā, tas ir no Dzijas LV, no Valmieras. Kas man vēl ir jauns nopirkts? Kaut kādu marķieri no Rūtas nomedni. Ar vetas daži kamolīši. Tas arī viss.
Tātad tas ir mans viens no topu plāniem. Tad otrs topu plāns ir pabeigt viens močus, ko es adu un adīt vēl močus, jo es šogad, jūs jau dzirdat, džemperi, zeķes, kur mauči? Mauči galīgi ir šogad iebremzējuši. Kaut kā es esmu, man viņi laikam apnikuši. Jā, bet tos es gribu pabeigt. Tad tā sedziņa, ko es jau teicu. Tad bērns teica, ka viņam šalli vajadzētu un... jā, pareizi. Es sākušu no citas vietas. Es taisos adīt džemperi no Minis 4, ko es pagājušajā gadu nopirku, un es viņas pārtinu, kas vien jau ir tāds čakars īstenībā. It kā tev liekas, kas tad tur? Bet, tā kā katru viņu atkal iztīt un satīties mazos kamalīšos. Jā. Meita ierāca, vai cik sāc, viņai ļoti patika un viss ir forši. Es varēšu tā dabūt cepuri, nē, cepuri varbūt, ka nebija, kaut ko, un zeķes, un tur ko, visu kaut ko, un, jā, jo viņi izvēlēs kaut kādu krāsu, un tā arī bija tā, kas man tā ne ļoti uzrunāja. Un es saku, jā, tu šito varēs dabūt. Nevis šito dabūt, bet no šī kaut ko sev. Un tad viņa plānoja, kā no 20 gramu 4 viņai būs cepuru šalli un zeķis vai kaut kas līdzīgs. Bet es viņu pierunāju, ka šalli mēs varam uzdīt no dzīves, kas palika no pagājušā gada Raibā džemperi, tā kā būs labi. Jā. Šallei to rakstu dizainu es arī tā kā zinu jau kāds tas būs. Vienkārši bez gala, bet man vajag tā, lai es varu izlietot to, kas man ir. Un, jā, lai man nav tur nekas jādomā daudz. Jā, un tad adventa džempers nav vēl iesākts. Tur es domāju ilgi, kā to salikt secībā tos skamolīšus. Bet, jo viņš būs tāds, redzit, es trešo bildi ielieku. Viņš būs tāds, Ivanai arī tāds jau ir. Domāju par secību, bet tad Ilva teica tādu labu padomu, vienkārši ņem ārā kamolīti un dragā. Jo es viņus te krāmēju tā un krāmēju šā, bet nekur. Jā, un nesen bija arī posts par to, ka Maruma Jānis jau gatavojas pamazām adventas kalendāriem. Es par sevi domāju, vai es šogad gribētu. Laikam, ka nē, īpaši tāpēc, ka man pagājušā gada kalendārs stāv maisā, adīkļu somiņā. Bija riktīgi forši tās paciņas taisīt vaļā, bet, man bēdīgi, ka viņš nav izlietojies, un, jā. Un tad es domāju, interesanti, protams, interesanti, ko viņi piedāvās, bet, jā. Pagaidām esmu diezgan skeptiski, es jau pie sevis iedomājos, ka vienīgais, uz ko es varētu pavilkties, bija, es pagājušajā gadā redzēju, ka Līgai bija tāds, kur katru nedēļu ir viena šķetere, 100 gramu laikam, ka ar zeķu dzīvi. Tā kā 4 šķeteres. Man likās, ok, uz to es varētu pavilkties. Tā kā, jā, jo viņas arī kaut kādā ziņā varbūt vieglāk ir izlietot pēc tam. Varbūt. No otras puses. Nezinu. Es jau zeķis baigi bieži neēdu. Šogad kaut kā sanācis. Vēl man 2 ir ieplānotas, bet, jā, par tām es šobrīd nedomāju. Man tagad prioritāte ir tā sedziņa. Un šalli jāuzada, kamēr nav vēl sācies rudens, lai nav, tā kā parasti. Tā kā jā, plāni man ir lieli, padarītā darba kaudze arī ir netipiski iespaidīga, un tas vēl ir bez austruškoka, kur es jums parādīju tikai bildē. Ceru, ka jums iet labi. Ierakstiet komentāros, kā ir, vai jūs nākošais gadu gribētu atbraukt uz Iecau. Iecau tas ir, kad jūs iedomājaties Latvijas karti, ja kāds nezina, tad no Rīgas taisno uz leju bišķīt. No Rīgas kaut kādi 45 km, protams, atkarīgs, kurā vietā Rīgā jūs esat. Bet, viss kaut kas mums te apkārt ir. Bauski, Jelgava, Vecumnieki, Baldone. Tā kā, diezgan viegli sasniedzama vieta, jo, ja ir kas atbrauc, tad mēs varam noteikti kaut ko izdomāt un kaut ko saštelēt. Jā, tā kā tā. Lai jums foršas atlikušās vasaras dienas, lai izdodas vēl noķert siltumu un pabūt laukā un, nezinu, izdarīt, kas jums vajadzīgs vasarā, lai sagatavotos ziemē, vai tas ir dārzā, vai tas ir virtuvē, vai tas ir adām krēslā, vai kur jūs parasti adat. Un šodien ar to arī beigšu, un lai adatas zib!